Ikvienai sievietei, kuras grūtniecība ir beigusies negatīvi, ir liels pārdzīvojums. Tādēļ mūsu nākamais stāsts ir sagatavots par ļoti delikātu, bet tik nozīmīgu aspektu sievietes intīmajā veselībā kā mised abortion. Mised, jeb nenoticis aborts, ir neveiksmīgi beigusies grūtniecība, kad augļa attīstība ir apstājusies, bet augļu ola no dzemdes izstumta netiek. Ikdienas praksē mēs diezgan bieži ar šo problēmu sastopamies, varbūt tāpēc, ka mēs esam specializējušies uz tādu sarežģītu grūtniecību vadīšanu, un tāpēc arī tas varētu būt mūsu klīnikā biežāk nekā citās, bet pēc literatūras datiem tas ir apmēram 10 līdz 20% gadījumu no visām grūtniecībām, kad grūtniecība ir konstatēta. Citi literatūras dati saka, ka tas ir pat līdz 50% gadījumu, bet tās ir tās grūtniecības, kuras it kā nav vēl apstiprinātas ar kaut kādām medicīniskām metodēm. Lielākoties šādas situācijas notiek sievietei to fiziski neizjūtot. Diagnoze mised, jeb nenoticis aborts, sievietei tiek uzstādīta pie kārtējās apskates. Mēs to uzzinām tiešām kārtējā vizītes laikā, pa lielam tas ir sonogrāfiski, ka mēs konstatējam, ka tā grūtniecība vairs neattīstās, ka viņa ir kaut kādā brīdī apstājusies attīstīties. Dakteres Inetes Vasaraudzes privātklinikā ir izveidota profesionāla ārstu komanda, kura ir uzkrājusi vairāk kā 10 gadu pieredzi ginekoloģijā, meklējot risinājumus, lai nodrošinātu sievietēm viskvalitīvāko ginekoloģisko veselības aprūpi, arī tik smagu jautājumu risināšanā kā mised abortion. Tad, kad grūtniecība ir pārstājusi attīstīties, Latvijā kā likums sieviete tiek sūtīta uz ķirurģisku grūtniecības pārtraukšanu kādā no stacionāriem. Diemžēl tā ir arī pasaules praksa. Apmēram 90% gadījumos grūtniecības tiek atrisināts ar ķirurģiskām metodēm, bet inovācija, kas šobrīd ir nogaidošā taktika. Tas varētu būt gaidīšana, ka daba izdarīs savu darbiņu pati. Nav bieži šie gadījumi, kad sievietes izvēlās šo metodi, bet viņi ir pietiekami populāri pēdējā laikā Rietumē Eiropā. Biežāk izvēlās medikamentozu grūtniecības pārtraukšanu, kad mēs iedodam medikamentu, kas veicina šo dzemdes savilkšanos un tad augļu olas arī izstumšanu no dzemdes topuma. Ņemot vērā, ka sievietēm jau tā ir emocionāli smagi pārdzīvot šādu ziņu, ķirurģiska manipulācija ir papildus pārdzīvojums. Tādēļ, sekojot līdzi inovācijām, arī šādu problēmu risināšanā pacientiem tiek piedāvātas saudzējošākas manipulācijas kā medikamentozais aborts. Lai pārliecinātos, ka manipulācija ir bijusi veiksmīga, sievietei pēc 2 nedēļām jāierodas uz kontroles vizīti. Šis ir process, kurā ir vajadzīga ļoti liela un nopietna komunikācija starp klīniku, starp pacientu, starp ārstu, citu medicīnisko personālu. Mēs esam ļoti daudz strādājuši, un mūsu personāls ir apmācīts, un mēs mākam ar šīm grūtniecēm vai sievietēm jau pēc neveiksmīgas grūtniecības komunicēt, jo viņām ļoti bieži ir jautājumi, kur rodās pēc tam, kad viņa ir izgājusi no ārsta kabineta. Parasti mēs rekomendējam pirmo vizīti pēc medikamentu nozīmēšanas pēc 10 līdz 14 dienām. Ja process noris bez īpašiem kaut kādiem sarežģījumiem, ja viņš noris, kā mēs esam plānojuši, un tad mēs veicam sonogrāfiju. Ja sonogrāfijas laikā mēs redzam, ka augļu ola pilnībā ir izdalījusies no dzemdes topuma, ar to arī tālākā kontrole beidzas. Ja nē, tad mēs risinām jautājumu, ko darīt tālāk, vai atkal dot vēl kādu medikamentu devu, vai tad tomēr ķirurģiski šo augļu olu un dzemdes topumu izdalīt. Nākamā vizīte parasti mums ir pēc 4 līdz 6 nedēļām no šīs spontānās grūtniecības pārtraukšanās brīža. Un tad mēs rekomendējam veikt tos izmeklējumus, kurus ir iespējams veikt, kuri nav saistīti ar ģenētiskām izmaiņām, bet kuri varētu būt bijuši iemesls neveiksmīgai grūtniecības atrisināšanai. Tās ir gan dažādas hormonu analīzes, gan infekciju izmeklējumi, gan arī asins recēšanas izmeklējumi. Protams, šī situācija ir liels šoks un pārdzīvojums, un tas ir pašsaprotami. Tomēr, lai cik smagi esošajā situācijā jūtaties, ir jāatceras, ka tā nav nolemtība. Nākamā grūtniecība jums būs veiksmīga, ja uzticēsiet to zinošai ārstu komandai, kas izanalizējot iepriekšējos datus un rezultātus, ieteiks risinājumus, lai šādi pārdzīvojumi vairs nebūtu jāpiedzīvo.